Ciemiņu rīts Radio 101 šajā rītā, priekšpēdējā februāra rītā, trešdienā turpinās. Un pie mums ciemos ir ciemiņi, kuri oficiāli vakarā saņēma balvu par mūža ieguldījumu Latvijas mūzikā. Lorija Vuda un Uldis Streips šorīt pārstāv Čikāgas Piecīšas Radio 101 studijā. Labrīt! Labrīt! Kādas ir sajūtas? Kādas ir sajūtas? Ko jūs varat pastāstīt par to, kas vakar notika? Pacelāti nogurušas sajūtas. Es nezinu, kā tev. Saviņojoši, gandarīti, priecīgi, pārsteigti. Jau vairs neesam pārsteigti. Vairs neesam pārsteigti. Mēs bijām pārsteigti, vai ne, kad vispār mēs dzirdējām, ka mums tādu balvu tiks dot. Tas bija... Jā, šī atzinība ļoti aizkustināja. Tas palika, faktiski, tas bija tādā stipri teorētiskā līmenī, vismaz man, jo es esmu vienīgā, kur šeit dzīvo, un es tā domāju, saņemam jauku ēpastu no Elites Milgrāvas, informējot par šādu balvu, un tad sākām samainīties ēpastiem, vai varētu tomēr kāds no grupas, kas dzīvo Amerikā, atbraukt uz šejienu, lai saņem to balvu, un beigās gandrīz vai viss ansamblis sarosījās, un te mēs esam, un vakar jāteic, es negaidīju tādu saviņojumu. Mēs uzkāpām Nacionālā teātra skatuves un tiešām publika klātesošā mūs ārkārtīgi siltiem aplausiem sagaidīja un dziedāja līdzi. Tā kā tas bija, es pat biju pārsteigta, man gandrīz sažņaudās kakls. Jā. No malas varētu šķist, ka tas arī tāds labs no gada balvas organizētāja puses un no jūsu koncerta organizētāja puses tāds labs gājiens, kā vēlreiz pierunāt, jūs tomēr sabraukt kopā un uzspēlēt atkal Latvijā, jo kur jūs esat un rīt galā ir koncerts atkal Palādījumā. Kaut, ja es visu pareizi atceros, pirms dažiem gadiem jau viens atvads ir notikušas. Viss ir tādā īstā rock vēstures līmenī. Reunion after reunion. Nē, tā jau bija, vai ne, kad 2 gadi atpakaļ mums bija tā mūsu jubilejas tūri, un tad mēs faktiski teicām, vai ne, tā ir tā pēdējā. Mēs nākošā gadā Milvokos dziesmu svētkos teicām, šī ir arī pēdējā izrāde, un tad atkal kaut kas notika. vienmēr kaut kas notiek, vai ne, kad mūs uzaicināja atkal uz balvu. Līdz ar to viņi lūdz, lai mēs dodam koncertu, un mēs nācām no pensijas apakaļ aktīvā darbībā, un man personīgi ir ļoti liels prieks par to. Cik mēģinājumu jums visiem kopā ir nepieciešami, lai nospēlētu koncertu? Vai visas dziesmas vienmēr ir galvā, un jūs tās varat nodziedāt un nospēlēt jebkurā diennakts stundā? It kā tā vajadzētu būt, bet ir tā, ka mēs esam gandrīz vai katrā koncertā diezgan atšķirīgā sastāvā, jo 5 Čikāgas Piecīši reti, kad ir. Un, piemēram, šajā reizē mēs esam 6, bet pēdējā laikā mūsu pilnais sastāvs ir 8 cilvēki. Aha. Un, 6 ir, kā saka, koncertspējīgs kvorums šā brīža, bet mums bišķītiņi jāpārmet, kurš ko dzied, kur harmonija, un tātad, ticiet vai ne, mūsu paši ilgadīgajām dziesmām mums tomēr ir jāsamēģina. Tad, man liekas, uz šo kopš ieradās Latvijā mani kolēģi svētdien, man liekas, šodien būs tāds otrais mēģinājums, un tad vēl rīt droši vien pirms koncerta mēs arī izrausim caur programmu. Jā, droši paliek droši. Mēs jau Amerikā arī nedzīvojam visi Čikāgā, un līdz ar to lielākā darbība, ko cilvēki dara, ir spēlēt paši mājās. Bet tas galvenais ir tas, ka tu sanāc kopā, ansamblim ir jāsastrādā. Un līdz ar to, vai ne, tur vienalga, ko tu spēlē mājās, kad tu spēlē kopā ar visiem citiem, vai ne, skaņas mainās, un tev tas jādara, lai tu varētu, vai ne, pasniegt, vai ne, to, ko mēs ceram, vai ne, pasniegt visās dziesmās. Kopš 1989. gada, un arī jau, protams, arī pirms tam, bet tieši kopš mēs atguvām neatkarību, jūs esat sekojuši līdz visam, es pieļauju visam, kas ir noticis Latvijas populārajā mūzikā. Vakar jūs atkal bijāt vienā pasākumā, kurā tiek godināti tie, kur ir gadu laikā sastrādājuši visjaukākos mūzikas ierakstus. Kā jūs salīdzinātu to mūziku, kas skanēja toreiz, un to mūziku, kas skan tagad? Kas ir mainījies 20 gadu laikā?
Man šķiet, ka toreiz es nemirkli negribētu kritizēt, kas notikās šeit, jo man liekas, mūzikā Latvijā vienmēr ir bijuši izcili mūziķi, gan akadēmiskā, gan populārajā mūzikā, kas uzrunā, bet vienkārši tā izvēle un žanra dažādība nebija tik kā tagad, un es laikam atskatoties, toreiz es vispār to neanalizēju, bet tagad atskatoties varētu teikt, tas varbūt bija kaut kāds tāds padomju rāmjos, varbūt tas diapazons bišķi šaurāks, taču šodien, teiksim, tīpaši spriežot pēc vakardienas burvīgā pasākuma, mēs esam riktīgi Rietuma Eiropa, un tur pilnīgi nekāds atšķirības nav. Es gribētu teikt, ka Latvijā varētu izcelties, ka mēs vienkārši esam priecīgi būt tādā izcilo mūzikas kontekstā. Katrā ziņā Latvijas kori Amerikā plūc laurus gandrīz katru reizi, kad viņi uzstājās. Un, ko es personīgi dzirdēju, vai ne tajā vakardien bija tā milzīgā dažādība mūzikas žanros un lielā kvalitāte. Un tas bija patiešām patīkami. Bet tas arī populārā mūzikā, ne tikai mēs dzirdam diezgan skaļi šeit Latvijā esot par to, kā mūsu opernieki metropolitānā, ja runa konkrēti par Amerikā, kā viņi uzstājās ar izciliem panākumiem un Ulda pieminētie kori, bet, Inters Busuls ar Māru Briežkalna grupu tur Blue Note slavenākajā uzstājās, kur, teiksim, Amerikas ansambļi arī sitās nost, lai tur tik tiekšā. Tā kā, super, latvieši ir ideāli mūziķi, es tā domāju. Skaidrs. Viens jautājums par absolūtu senu tēmu, kas ko es esmu dzirdējis savas paudzes mūzikas klausītāju vidū izskanam bieži. Toreiz pavisam senajos laikos, 60. priekš mums senajos 60. un 70. kad jūs veicāt pirmos Čikāgas piecīšu albumu ierakstus. Kāpēc jūs bieži izvēlējāties izpildīt dziesmu cover versijas, nevis radīt oriģinālas melodijas? Kas bija tas iegansts, kāpēc jūs ņēmāt jo es domāju, ka 89. gadā cilvēkiem šeit būtu bijis pilnīgi vienalga, vai viņi dzird jūs pašu rakstīt mūziku, vai viņi dzird, jo viņi visticamāk nebija dzirdējuši ļoti daudzas no tām melodijām, kuras jūs izpildījāt ar latviešu tekstu. Jā, sākumā, kad ansamblis formējās, neviens no mums nav, ko es teiktu, profesionāls mudzīķis. Un līdz ar to, kad piecīši sanāca kopā, bija jārada dziesmas. Čikāgas piecīši nav tikai muzikāls ansamblis, mēs esam humora muzikāls ansamblis. Un līdz ar to bija jārada humors, vai ne pa trimdas sabiedrību. Līdz ar to bija arī jāsniedz viņiem dziesmas, kuras varbūt viņi pazīst no amerikāņu vides, bet ar latviskotiem vārdiem, varbūt drusku jocīgākiem, varbūt vai ne drusku smeldzīgākiem. Tā tas sākās, bet līdz ar to arī diezgan drīz mēs sākām paši radīt savas melodijas, savus vārdus, kuri daudzas no mūsu dziesmām ir mūsu pašu, vai ne? Tur ļoti, no 60 gadiem varbūt tur bija vairāk, mums bija citu melodiju, bet pēc sākot 70 gadiem mēs sākām radīt paši savas melodijas, savus vārdus, savas dziesmas. Kad mēs svinējām Boba Dilana dzimšanas dienu, man bija strīds ar kādu mūzikas speciālistu par to, vai jūs esat kādreiz kādu Dilana melodiju izmantojuši. Šis jautājums man bija obligāti jāpajautā. Man pašlaik nenāk galvā, kuru Dilana dziesmu mēs būtu varbūt paņēmuši, bet es būtu pārsteigts, ka mums nebūtu bijusi. Šī ir ļoti laba atbilde. Ļoti laba atbilde. Kā ir ar pēctecību? Čikāgas piecīši reiz 2 gados spēlēja pēdējo koncertu. Ko dara jūs atveses? Vai viņi nevarētu kādā dienā sanākt kopā un ar uzspēlēt? Atveses ir pāris reizes piedalījušies izrādē.
Es neteiktu, ka ir tik daudz atvasas un tik daudz gribas vai ne formēt ansambli, turpināt ansambli, ko tam līdzīgi. Nē, ir piemēram, Albertam Leksdiņam ir 3 bērni, un man liekas, ka viņi visi ir kaut kādā veidā piedalījušies mūsu koncertos. Es gribēju precizēt, ka Piecīši paši sauc savus koncertus par izrādēm, dēļ tā, ka mēs ne tikai dziedam, bet uz skatuves arī mazliet pārālējamies, bet Uldi šeit Latvijā to sauc par koncertu. Leksdiņa, Alberta 3 bērni ir kaut kādā mērā piedalījušies, un viens ir profesionāls mūziķis Edgars Leksdiņš, bet es domāju, ka varbūt tīri tās muzikālās intereses ir pietiekami atšķirīgas, kad es nezinu, vai ir interesi to lietu turpināt. Nē, mēs paši jokojam, ka mēs turpināsim izrādes vēl 60 gadu atceres izrāde, 75 gadu atceres izrāde, 80 gadu atceres izrāde. Galvenais atceres. Šogad būs pagājuši 24 gadi kopš tā vasaras vakara, kuru neviens neaizmirsīs. Man šķiet leģendārā. Un katru reizi, kad kādam no jums prasa par to, kas ir bijis Piecīšu svarīgākais moments, vienmēr intervijās jūs arī pieminat to vakaru. Neviens, kas to kaut reiz mūžā, kaut vai pa televizoru redzējis, nekad neaizmirsīs. Es pat nebaidos šī vārda leģendārākais koncerts, kāds jebkad ir noticis Meža parka estrādē, bija jūsu uzstāšanās 1989. gadā. Viena lieta, ko mūsdienās skatoties koncertu ierakstā, es nevaru īsti saprast, kā tur te visi cilvēki varēja tās dziesmas dzirdēt, ņemot vērā to necīgo apskaņošanas tehniku, kas ir redzama skatuves priekšā. Jā, to ir grūti pateikt, vai ne, cik cilvēki estrādē totāli labi dzirdēja. Bet nav šauba, ka tā ir tā spilgtākā atmiņa, kas man ir mūsu Piecīšu karjeras garumā. Jo tādu vakaru, tādu publiku, visu to gaisotni, kas tur bija, es nekad nebiju piedzīvojis, un faktiski mēs arī nekad vairs nepiedzīvojam pēc tam. Bet, Tom, es domāju, vai tas bija tas svarīgākais, šī apskaņošanas kvalitāte? Es domāju, es mīnu, protams, es stāvēju skatuves, es nezinu, kā skanēja pēdējās rindās vai kaut kur kādā pakalniņā, bet es pieļauju, ka tur varētu arī būt, zināmā mērā, tāds dziesmu svētku efekts. Jo mums bija priekšā tāds neplānotais, spontānais kopkoris, ko sauc publika, jo visi zināja mūsu dziesmas. Man liekas, tas bija tā kā tādu draugu sadziedāšanās, bezmaz vai. Jā, tas bija neticami, vai ne, kad skaties publikā un cilvēki dzied vārdus, kurus mēs dziedam. Un man nebija šauba, ka viņi varbūt zināja tos vārdus labāk, kā mēs paši zinājām tos vārdus pareizi. Vai ne, tā bija, ka es domāju, Lorija, pilnīgi taisnība, tā bija sadziedāšanās. Un atklāti sakot, es šad un tad aizēju uz YouTube un noskatos to koncertu, ne jau pilnīgi, vai ne, bet atsevišķas daļas, un es brīnos, vai ne, cik mēs toreiz vēl bijām jauni, vai ne, cik dzīves tās visas dziesmas skarēja, tas vēl vien man dara lielu prieku. Šis ir viens no kultūras mantojumiem, kuru gribas saglabāt arī nākamajām paudzēm. Es esmu pārliecināts, ka ja ne šogad, ja ne nākamgad, kaut kad sarunas par to, ka tieši šī koncerta ierakstu vajadzētu atjaunināt gan vizuāli, gan audio ziņā noteikti parādīsies. Un tad jūs droši vien atkal būsiet klāt uz to jauno izdevumu. Un tā iespējams būs nākamā reize, kad mēs satiksimies. Es jebkurā gadījumā to novēlu. Paldies! Jā, atklāti sakot, ja jūs ejat atkal uz YouTube, ir modernā tehnoloģijā atjaunota. Es zinu, ka pazudušais dēls ir atjaunots muzikāli. Un es noklausījos, un tas skan brīnišķīgi. Vai ne? Es nezinu, vai tiešām viņi var visu to izrādi izdarīt, jo, teiksim, man liekas, tā ieskaņošanas tehnika varbūt neatļauj pilnīgu pārstrādāšanu, bet
atsevišķas dziesmas, man liekas, cilvēki tiešām ņem un padara vai ne, daudz pilnīgākas jaunajā tehnoloģijā. Ir forši, ka arī šorīt mēs sazināmies no pusvārdu, jo tieši to pazudušā dēla versiju mēs tūlīt dzirdēsim arī Radio 101 ēterā. Šorīt pie manis ciemos Lorija Vudu un Uldis Streips Čikāgas Piecīšu rītvakar spēlēs koncertu, es atvainojos, izrādi. Koncerta zālē Palādījuma. Novēlu visiem, kur vien vēlas uz to aiziet. Paldies, ka atnācāt ciemos. Un tagad pazudušais dēls. Radio 101 ēterā. Pazudušais dēls. Debes malā redzu jaunu rītu, drīz saule jūras viļņos rotājās, vēl stundu šinī skaļā lidmašīnā, pirms viss, ko gaidu acīm parādās. Sēž blakus kāds no Krievijas un rāda fotogrāfijas, bet negribu tās redzēt ne par ko. Manu draugu domas, manas ar tik vienu jūtu cilās kar spārnu redzu savu mīļāko. Labrīt, Rīga, vai tu arī redzi? Tu mātes tavs pazudušais dēls, dzīvo te, bet augu tālā Amerikā. Vai atgriezties man mājās reiz būs lēns? Kad vecs vīrs man pienāk klāt un prasa, vai tēvs par mani daudz tev stāstīja? Vai minēja, kur viestur māju takā, kur augām, kur mūs saule sildījā? Nāk ļaudis viens pēc otra klāt, tie negrib jautāt, runāt stāt, tur redzi Rīga, cik tie mīļi man. Bet brīvības mātes zvaigžņu loks ir tagad ziediem izgreznots, ap pieminekli tautas balss mums skan. Labrīt, Rīga, vai tu mani redzi? Tu mātes tavs pazudušais dēls, dzīvo te, bet augu tālā Amerikā. Vai atgriezties man mājās reiz būs lēns? Nu atkal sēžu svešā lidmašīnā, tik daudz ko atcerēties domāt man. Un ieskatoties sniegtā sārtā vīnā, es redzu tevi, tavi vārdi skan. Tu stāsti man, cik sirds tev sāp, ka svešas tautas virsū kāp, airīga, cik man sirdī tevi šēl. Lai tam dēļ tevi atstāju, es tevi neaizmirsīšu, tavs mātes tēls man mūžam sirdī vēl. Ar Dievu, Rīga, vai tu mani redzi? Tu mātes tavs pazudušais dēls, dzīvo te, bet augu tālā Amerikā. Vai atgriezties man mājās reiz būs lēns? Vai atgriezties man mājās reiz būs lēns? Paldies!